Sveiki! Mani sauc Jolanta, un es jums pastāstīšu par HP ProBook 4330S klēpjdatoru. ProBook sērijā ir iekļauti biznesam paredzēti, izturīgi un uzticami klēpjdatori, kas ietērpi metāliskos korpusos. Tāds ir arī šis HP ProBook 4330S klēpjdators ar 13,3 colu LED aizmugura apgaismojuma displeju. Datora vāks ir veidots no metāliska materiāla, un uz tā ir izvietots HP logo. Šis ir viens no retajiem datoriem, kuru bez jebkādām problēmām iespējams atvērt ar vienu roku. Apkārt displejam ir ļoti biezs rāmis. To ir diezgan grūti viennozīmīgi novērtēt kā plusu vai mīnusu. Jau minētajam 13,3 colu LED displejam ir 1366 x 768 pikseļu izšķirtspēja un matāts pārklājums, kas maksimāli ierobežo atspīdumu rašanos, taču tajā pašā laikā krāsas nav tik košas kā tiem displejiem, kuriem ir glancēts pārklājums. Virs klaviatūras ir novietoti 3 taustiņi. Viens no tiem ir paredzēts, lai ieslēgtu HP Quick Web funkciju, kas ļauj piekļūt tīmeklim, e-pastam un citām svarīgām funkcijām dažu sekundžu laikā no izslēgta datora. Principā to varam saukt par mazu sekundāro operētāju sistēmu. Pārējie divi paredzēti vienkāršai ierīces un bezvadu tīklu kartes ieslēgšanai. Ierīcē ir diezgan ērta un klusa tastatūra ar skaidri saskatāmiem simboliem. Zem tās novietots vidēji izmēra skarienjūtīgais paleknis, kuram ir 2 taustiņi. Datora labajā sānā varam atrast diskciņu, kārtīgā padziļinājumā paslēptu modēmu, kā arī 2 USB pieslēgvietas. Ierīces kreisajā sānā novietots VGA tīkla kabeļi, HDMI un vēl 2 USB pieslēgvietas. Datora priekšpusē atrodas atmiņas karšu lasītājs un audio porti. Mums piegādātais ProBook ir aprīkots ar Intel Core i3 2,1 centrālo procesoru, 3 GB operatīvo atmiņu, integrēto grafisko karti, 320 GB cieto disku, kā arī 64 bitu Windows 7 Home Premium operētāju sistēmu. Loģiski, ka spēlēm šī ierīce nederēs, un tām nemaz nav paredzēta. Taču kopumā šis dators ir iegūst diezgan augstu vērtējumu iebūvētajā Windows 7 testā. Viszemāk ir novērtēta ar 5,5 ballēm operatīvā atmiņa, taču visaugstāk ar 6,4 ballēm ir centrālais procesors. Patīkami, ka šim datoram Windows 7 licences uzlīme ir paslēpta zem akumulātora. Tādējādi ir mazāk iespēja, ka tā varētu noburžāties vai noplīst. Runājot par akumulātoru, komplektācijā iekļautais spēj izturēt nedaudz vairāk kā 3 stundas sērfojot tīmeklī, ar displeja apgaismojumu 2 iedaļas zem maksimālā. Arī pie lielas slodzes HP ProBook 4330S ir diezgan kluss, pateicoties pārdomātajai dzēsēšanas sistēmai. Tā atvers ir novietots korpusa apakšā, kā arī kreisajā sānā. Par savu cenu, aptuveni 460 latiem, šis būs diezgan labs risinājums. Protams, par minēto cenu ir iespējams iegādāties arī jaudīgāku portatīvo datoru, taču tas diez vai būs tik izturīgs un uzticams kā HP ProBook sērija.